Pirms ķeramies pie visādiem fotoaparātiem, datoriem un citiem tehnoloģiskiem brīnumiem, uzreiz viens atjautības uzdevums. Kā jums šķiet, kas šis ir par aparātu? Varbūt varētu teikt kāds laicīgās mākslas eksponāts, tomēr šim interesantā dizaina izstrādājumam ir arī praktisks pielietojums. Patiesībā tas ir Dyson bezlāpstiņu ventilators. Tas dāvā ļoti vienmērīgu gaisa plūsmu, turklāt tajā nav kur apdauzīt pirkstus. Patiesi unikāla manta. Bet veikli pārmetamies uz fotoaparātu lauciņu. Lūk, mūs ļoti iepriecinājis Sony jauno fotokameru īpašais panorāmas režīms, kas samērā vienkāršā veidā ļauj iegūt kvalitatīvu, plašu panorāmas fotoattēlu. Pavisam neslikta funkcija tiem, kas mīl bildēt ainavas un pilsētas skatus. Un vēl kāds sīkumiņš, ko pamanījām citā fotoaparātā. Šeit kameras ekrāniņā iespējams redzēt līmeņrādi, kas ļauj viegli uzņemt stabilu un taisnu kadru. Ērta funkcija. Šādos ziepīšos līmeņrādis varbūt vēl nav pieejams. Toties, kā redzams, tagad arī mazās kompakta kameras var lepoties ar nopietniem objektīviem, kas dod iespēju uzņemt kvalitatīvākas bildes. Tā kā cilvēks ir iemācījušies bildes un privātos video ražot neapskaužamā ātrumā un apjomā, tad mums vajag arī arvien ietilpīgākus datu nesējus. Lūk, nejauši pamanījām vecā labā kompaktdiska jaunāko mazmazdēliņu – 3-slāņu Blu-ray disku ar 100 GB ietilpību. Šādā pankūkā atradīsies vieta kādiem 20–30 tūkstošiem fotogrāfiju. Labi, virzāmies tālāk uz citu nozari – klēpdatori. Šķiet, šogad tik nežēlīga pārbagātība ar klēpdatoriem nemanīja kā pagājušajā gadā. Tomēr pazudušas šīs pārnēsājumās taustiņkastes noteikti nav. Arvien pierastāka lieta ir jaudīga klēpdatora datorspēļu cienītājiem. Izgaismotas tastatūras, viegli kosmisks dizains, protams, niknākās datoriekšas, kas šādā kastītē iedabūjams, un tagad jau arī 3D attēla atbalsts, kas datorspēlmeņiem varētu pat ļoti patikties. Arī netbook jeb tīmekļa datori aizvien vairāk nostabilizējas klēpdatoru tirgū, jo cilvēkiem ir ļoti iepatikušies šie kompaktie un cenā pieejamie datoriņi. Interesants aksesuārs šķita šāds te uz datora tastatūras uzliekams gumijas pārklājs. Pirmkārt, tas palīdz aizsargāt tastatūru no netīrumiem un nedodies slapjumiem. Otrkārt, ar tā palīdzību mēs savu datoru varam arī izdēļot vai pat padarīt pamanāmākus kādus biežāk lietojamos funkciju taustiņus. Visbeidzot, tā kā klēpdatori ir atstājuši neizdzēšamas pēdas datortirgū, tad arī parastās datoru tastatūras pamazām jau tiek pielāgotas cilvēku ieradumam strādāt ar klēpdatoru klavierēm. Lūk, kompaktas, kaut vai pie galdatora izmantojams tastatūras ar skārienu paliķņiem vai kursorbumbām. Daža laba ir pat izgaismota. Man gan šķiet, ka šāda klaviera varētu arī ērti noderēt tiem, kas dators vada zvilnot dīvānā. Bet nav jau tā, ka datori mūsdienās būtu pieejami tikai galda kastes vai laptopa formātā. E-lasītāji, kas piemērot dažādu formātu elektronisko grāmatu, tekstu un dokumentu lasīšanai. To klāsts arī kļūst arvien plašāks un dažādāks. Taču jau uz melnbaltu e-tintas ekrānu īsti lūkoties nav vēlams, varbūt ir vērts jau tēmēt uz kādu planšetu datoru. Piemēram, šādu te Samsung Galaxy Tab, kas jau pavisam drīz parādīsies arī Latvijas veikalos. Neliels kompakts aparāts ar košu 7 colu skārienu ekrānu un Android operētāju sistēmu. Būtībā šis ir klēpdatora un mobilā telefona hibrīdu krustojums. Ar to var zvanīt, bet tikpat labi arī surfot internetā, skatīties filmas, komunicēt ar draugiem vai rakstīt e-pastus. Viens vareni universāls un parocīgs aparāts līdzinēsāšanai. Bet labi, miers ar tiem datoriem, dodamies pie cita profila tehnoloģijām. Šādam pēc skata visai izturīgam aparātam garām paiet nevarēja, tāpēc centos noskaidrot, kas tas ir un ko ar to dara. Šī ir pirmā iPod skaņas sistēma, kas darbinām ar saules enerģiju. Šeit ir solārais panelis, kas ļauj uzlādēt iekšpusē esošo litija-jonu akumulātoru. Jūs vienkārši ievietojat savu iPhone telefonu vai iPod atskaņotāju, un šī sistēma atskaņo mūziku un uzlādē arī jūsu mobilās ierīces bateriju. Korpuss veidots no izturīgas gumijas. Sistēma ir mitrumdroša, un tai var pievienot arī citas ārējās uzlādējamās ierīces, piemēram, portatīvo datoru. Jā, baigs aparāts, bet tā kā man nav iPoda, tad ikdienai noderīgāks tomēr varētu šķist šis eksemplārs. Šis ir Eton Scorpion, daudzfunkcionālais āra radioaparāts, kas ķer AM un FM diapazona radiostacijas. Tam ir arī saules enerģijas uzlādes funkcija, bet tikpat labi to var uzlādēt arī griežot rokturīti. Vēl te ir arī lukturītis, karabīne, lai aparātu varētu piekarināt pie mugursomas, un visbeidzot arī pudeļu attaisāmais. Ja griezīsim to rokturīti 1 minūti, tad radio pēc tam varēsim klausīties 8 minūtes. Bet tikpat labi šādu aparātu var izmantot arī ārkārtas situācijās, lai uzlādētu mobilā telefona bateriju.
This is also one of our new products that's launching in October. This is the Eton Raptor, and it's a solar charger, a very large solar charger. And Šī ir pati jaunākā ierīce – Eton Raptor. Tajā, tāpat kā iepriekš minētajās ierīcēs, ir arī moderns, efektīvs saules bateriju panelis, kas pārklāts ar izturīgu plastikātu. Šī ierīce arī nebaidās no mitruma, un ar to var uzlādēt jebkuru USB iekārtu, piemēram, klēpjdatoru vai mūzikas atskaņotāju. Vēl tajā ir iebūvēts lukturītis, altimetrs, termometrs un arī kompass. Noderīga lieta turistiem. Tam ir liels izgaismots LCD informatīvais ekrāns, karabīna ierīces piekabināšanai pie mugursomas un atkal pudeļu attaisāmais. Nu, ja reiz sākām iepazīties ar dīvainām mantām un nu pat pieminējām mobilo telefonu, tad lūk, kaut kas no pavisam netipiskiem telefona formātiem. This is the smart-watching phone. It's a mobile phone watch. It's also a media player. Šis ir viedais pulkstenis un telefons. Tajā ir multimēdija atskaņotājs un arī fotokamera, kam objektīvs ir šeit sānā, un ar to var fotografēt. Ierīce gluži vai Jamesa Bonda stilā. Vēl jūs varat atskaņot video, telefonam ir arī skāriena ekrāns, un irbulītis ir paslēpts pulksteņa siksniņā. It comes with a stylus. Yeah. Where do you put that stylus? The stylus goes in the side, just in the sleeve. It's a rubber sleeve. It's water resistant. Pulkstenis ir ūdensdrošs. Pulksteņa režīmā ir jāuzspiež uz ekrāna, un jūs varat ievadīt telefonu numuru un kādam piezvanīt. Runāt var telefonu pieliekot pie mutes vai arī izmantojot Bluetooth brīvroku austiņu.